Vakaros klinikā ir tumšs. Так, я уже все понял. Mēs izklaidējamies ar Ukraiņu ārstiem, mācot mikroķirurģijas pamatus. Tad te ir mums reāli pavisam mikroinstrumenti. Ir mūsu uzticamais Shine Nikon mikroskops. Un Хотіла лампу у вас взяти. ir А чого? interesanti. Да, Это латвийское телевидение, центральная программа. Здравствуйте, Да. друзья. Ir Ukraiņu ārsts, Больше надо Сейчас я лампу принесу. kas отвести назад. Дальше, ближе. mācās mikroķirurģiju. И поменять наклон, там поставить волк. Viss notiek tādā zināmā Дальше ближе. Туда ты как скажешь. intimitātes atmosfērā. Ir ļoti liela interese. Mūsu operācijas, kas ir bāziskas, cilvēki nāk skatīties un stundām stāv, skatās mūsu procedūras. Tiešām necerēt liela interese. Dzīves diskusijas un cilvēki apspriež, trenējās vēl, arī doktors Латвийского телевидения. Да? Привет. Можно вообще так. Tiešām viņi atsaucīgi, apķērīgi, viņiem ir interesi. Viņiem patīkam strādāt tā vidē, jūs redzat, ka tiek žāvēts personiskās mantas, žāvēts uzglabāts materiāls, apstrādāts materiāls, mēs te iestuvumā mikroskopu. Jā, tie ir tālāk. Mūsu operācija zāle. Mums Armāns Garkāns apsolīja plaukt, kur salikt šīs mantas. Mārtiņš Māzurs gatavojās rītdienas operācijai citā hospitālē, ka mums jāoperē 2 pacienti. Mēs vedīsim Shine Nikon mikroskopu uz šo hospitālu ar privātu automobili. Daļa salika, ja? Te ir daļa salikt kastē jau. Mums vēl vien kastē, Jā. Tā mēs te izskatās. Operācija zāle, normāli aprīkot, diegi. Materiāli, tie ir Brūču klīnikas HRT materiāli. Ja kāds brauc uz Ukraiņu strādāt, te nav tik vienkārši tas viss, kā cilvēki iedomājās. Mums izglāba šie tie materiāli un izglāba tie dāvinājumi, ka faktiski mēs varējām atvērt savu autonomu vienību. Ja mēs iekļautos kaut kādā jau esošā vienībā, tur varētu būt dažāds iznākums, jo kā jebkur te nostabilizējusies savu vidi un kādām mēs patīkam, kādu mūs pacieši, kādam mēs nepatīkam, kāda skatās, ar ko tas viss beigsies. Un kā attīstīsies, tā kā vienmēr, kad darīšanas ar mikroķirurģiju. Viņam tālāk paskatīties, ko dara kolēģi. Kolēģi joprojām ir azartā. Видели вот эти квадратики? Такие автофокусы. Redzēt, ļoti apmeklēts, ar vienu apmeklētāju skaits, ka jau. Ja ir runāt par, teiksim, pilnvērtīgu pulciņu, tiek atnests preparāts. Mums ir pilnīgi normāls mikroķirurģiskais pacients. Джентльмены tagad sāks trenēties un strādāt. Хорошо, нам надо выделить сосуд примерно, любой сосуд диаметром какой-то 1,5 миллиметра и тот свободный, это сегмент сантиметр примерно. Я не знаю, как это делать. Я курицу оперирую. Курица, там не все ясно, но здесь не знаю. А где вы берете курицу? В магазине? На магазине и базаре. В базаре? Да. Куриные крылышки.
Lūk, cienījamie džentlmeņi šodien noklausījās. Cienījamie džentlmeņi šodien noklausījās mikroķirurģijas ievadu lekciju, praktisko rīkošanos ar instrumentiem. Šobrīd ārsta А ви просто будете зігнути. uzdevums ir Різкость ще оцим чорним крутиться. Різкость, так. Спочатку ти білим знаходиш одну чорним, а ти крутиш різкость для кожного глазу. uzlikt dubulto klemi. Un Є різкость? katrs uzliek par šo. Просто тут ще залежить від... Jā. Мені треба різні очі. Ну, не так. Ще просто. Tas viss notiek brīdī, kad 15 km no Kijevas ir diezgan intensīvi zināmie procesi.